Šajā ierakstā apskatīsim nekustamo īpašumu pārvaldības moduļu kompleksos līgumus. Šie līgumi ir nepieciešami, ja jāsagatavo viens rēķins par sniegtajiem pakalpojumiem vairākos objektos vai adresēs. Piemērs ir veidots Horizon 495. versijā. Dokumenti, nekustamo īpašumu pārvaldība, NIP līgumi. Šajā sarakstā var pievienot specifisku līgumu ar pamatveidu NIP kompleksais līgums. Šī līguma lapusē piesaistītie līgumi ir redzami visi tam pakārtotie objektu līgumi. Savukārt, katram šādi pakārtotam objekta līgumam līgumu sarakstā, ģenerāla līguma kolonnās ir redzami dati par virslīgumu. Iespējamie varianti, kā veikt piesaistīšanu kompleksajam līgumam, ir sekojoši. Pirmais variants – labot NIP līgumu un kā ģenerāla līgumu norādīt komplekso līgumu. Otrs variants – izmantot NIP līguma saraksta darbību, komplekso līgumu pārveides, piesaistīt kompleksajam līgumam. Pēc darbības izpildes tiek atvērts kompleksais līgums labošanas režīmā. Trešais variants – kompleksam līgumam lapusē piesaistītie līgumi pievienot jaunu. Visiem variantiem rezultāts ir vienāds. Objekta līgumam tiek norādīts ģenerāllīgums. Pakārtotajā līgumā dažu lauku vērtības ir pelēkas un nav labojams, jo tās ir kopīgas gan kompleksajam, gan visiem tam piesaistītiem līgumiem. Savukārt citu lauku vērtības tiek sākotnēji ielasītas no kompleksā līguma, taču tās var tikt mainītas un būt atšķirīgas, piemēram, numurs, datums, status vai klasifikācija. Citu līgumu pakārtošanu kompleksajam līgumam var veikt, kamēr šiem līgumiem vēl nav savu rēķinu un maksājumu vai citu norēķinu dokumentu. Tālāk par aprēķiniem. Veicot aprēķinu kompleksajam līgumam, darbības, apjoma aprēķins, pārlasīt, sistēma atlasa datus no visiem pakārtotajiem līgumiem. Atzīmēt visus, izvēlēties, apstiprināt, maksas aprēķins. Sistēma ģenerē vienu kopīgu rēķinu, šī rēķina līgums ir kompleksais līgums. Savukārt rindiņās ir no pakārtotajiem līgumiem aprēķinātā informācija. Iespējams veikt aprēķinu arī tikai vienam no pakārtotajiem līgumiem. Darbības, apjoma aprēķins, pievienosim atkārtoti pakalpojumu, uzģenerētajā rēķinā ir aprēķināts tikai viena pakārtotā līguma pakalpojums, taču rēķina līgums vienalga ir kompleksais līgums, jo pret to tiek veikti debitoru norēķini.